Cienījamie Grācas Latviešu kultūras biedrības kopā būt biedri un atbalstītāji. Sakarā ar Jāņa Dūmiņa Baldons mūzikas skolas 40 gadu jubilejas svinībām šobrīd esmu Latvijā, un tādēļ vēršos pie jums video formātā. Grācas Latviešu kultūras biedrība atskatās uz notikumiem un panākumiem bagātu darbības gadu. Pērnais rudens aizsākās ar līdzdalību laikmetīgās mākslas festivālā Štairišā Herbst, kurā latviešu video māksliniece Ieva Epne reprezentēja sadarbībā ar GLKB jaukto kori Pilskauns un pazīstamo latviešu dziedātāju Helēnu Sorokinu tapušo videoklipu Voices. Šī koncentrētā video vēstījuma pamatā ir komponista Krista Auznieka Pilskaunam komponēta Dainu Četrrinde. Kurš to teica, tas meloja, ka saulīte nakti guļ. Vai tā rīta tur uzlēca, kur vakara norietēja? Pusgada garumā šī īsfilma bija pieejama festivāla izstādes apmeklētājiem Joanneo muzeja telpās. Vienlaikus savu darbību GLKB ietvaros iesāka jauna radošā grupa, jeb radošā darbnīca EZIS. Tas iniciātore, ideju ģenerātore un organizātore ir māksliniece Agita Galviņa. Enkaustikas, enerģētisko mandalu un slapjās filcēšanas darbnīcās katram dalībniekam bija iespēja izbaudīt radošā procesa atbrīvotību, rast saskari ar savu intuīciju. Oktobrī Eža darbnīcā darbību uzsāka telpiskās uztveres attīstības studija, kuras 10 nodarbību ciklu vadīja ukraiņu mākslinieks Aleksejs Homičs. Novembrī aizsākās Saules ceļš spēka zīmē. Latvijas Republikas ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Austrijā atbalstīts radošās grupas EZIS projekts, kurā meistarklašu sērija tika saistīta ar koordinēta ar senču saules kalendāra gada ritu un tā saturu. Senču godināšana dievainēs, Mārtiņa gaismas puzuri, latviskais adventas saulgriežu vainags un mana 2025. gada spēka zīme. Tādas bija tēmas. Dalībnieki iepazinās ar saules kalendāra vizuālu ģeometrisko attēlojumu, tā praktisko un racionālo pielietojumu. Pasākuma sērija noslēdzās ar Grācas Latviešu kultūras biedrības ziemas saulgriežu svinībām, kuras organizēšanā sevišķi uzmirdzēja Daces Stažulmana talants. Latvijas Republikas 106. gada dienas un GLKB 10 gadas svinībās plašu latviešu kora mūzikas ainu latviešu un austriešu klausītājiem uzbūra Latvijas Stradiņu universitātes jauktais koris Rīga, Evitas Tārandes un Zanes Zilbertas vadībā. Kora koncertbraucienā bija ietverta arī koncerta Zalcburgā un Grācas Herz Jēzu baznīcā, kurā latvieši uzstājās kopā ar Grācas universitātes kori, dibinot kontaktus un veidojot tālākas sadarbības plānus. Nedēļu vēlāk biedrības jauktais koris Pilskauns piedalījās Minhenes latviešu biedrības rīkotajā valsts svētku koncertā, sadzietoties ar Minhenes kori Rudzi, Frankfurtas kori, Olimpiešu kori, kā arī pavadot no dienu jautru vakaru Eslingenes orķestra melodiju lokā. Februārī daudz izdomas un patiesa dzīves prieka nesa GLKB masku balle retro stilā Sanktandrē draudzes zālē. Neikdienišķs, enerģētiski uzlādējošs bija lielās dienas, jeb pavasara vienādības pārgājiens martā. Tā maršruts Sankt Mārtiņš Šloss Grāts līdz Sankt Johann Paul kapelē, kur bagātināja Virginijas jaunaugsnes stāstījums un Agitas Galviņas apjaustie svētku dienas rituāli elementi. Ar Grācas pilsētas un Štīrijas federālās zemes atbalstu Latvijas Republikas neatkarīgas atjaunošanas 35. gada dienas priekšvakarā Grācas Latviešu kultūras biedrība organizēja Latviešu kultūras dienas Austrijā,
kuras Grācā norisinājās jau 2. reizi. Kultūras dienu atklāšanu Palais Atēnas telpās iezīmēja izcilās latviešu dziedātājas un komponistas Ievas Paršas un Grācā dzīvojošās latviešu pianistes Maijas Kārkliņas uzstāšanās. Ar ilgtermiņas sadarbības idejām un apmaiņas vizīšu kalendāru noslēdzās Latvijas-Austrijas arhitektu fórums Latvijas kultūras dienu laikā. Ar latviešu laikmetīgo garīgo muziku Grācas evaņģeliskajā baznīcā Hailandskirche klausītājus iepazīstināja kultūras dienu viesi no Latvijas. Rīgas Lutera draudzes koris Matīs Stuču vadībā. Kultūras dienu noslēguma koncerts ar apvienotā Rīgas Lutera draudzes, olimpiešu kora, Pilskalnu un īrijas koru dziedātāju, kā arī ar Mārtiņa Pēdāja vadītā jauniešu deju ansambļa Ūsiņš spilgto uzstāšanos, notika skaistajā Renesanses pagalmā Landhaushof. Priecēja biedrības jauniešu grupas kopības izjūta, gan tiekoties neformālā gaisotnē, gan kastot pa Latvijas valsts svinību hokeja čempionātu translācijas kopīgā skatījumā. Arī tradicionālo vasaras saulgriežu svinīgu organizēšana Marienbroja dārzā, kur kā vienmēr piedalās kupls pulks gan latviešu, gan austriešu, mūsu austriešu draugu. Šoreiz lielā mērā bija tieši jauniešu grupas ziņā. Viņiem tas izdevās tiešām lieliski. Jūlijā daļa no biedrības jauktā kora Pilskalns piedalījās Latviešu kultūras dienās Spānijā un daļa otrajos Eiropas Latviešu kultūras svētkos Bretfordā, Anglijā. Mēs satikāmies ar tā saucamās vecās trimdas leģendārām personībām, kā varētu teikt, kāda ir Lilija Zobens. Un ticiet man, tās spēks, kas no viņas staro, ir kaut kas īpašs. Pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda atbalstam, Grācas Latviešu kultūras biedrība Kopā būt šogad ir tikusi pie jaunas mājaslapas. Un tās tapšanā īpaši lielu darbu ieguldījuši Saija Čukuri un Anija Pētersoni. Paldies viņām par to. Šis projekts ir devis iespēju izveidot mūsdienīgu, pieejamu, pārskatāmu digitālo telpu, kas atspoguļo biedrības dzīvi, diasporas aktualitātes, iepazīstina ar pasākumu kalendāru, kā arī dod iespēju digitālā formā pieteikties par biedrības biedru, atbalstīt kultūras biedrības darbību ar ziedojumiem un veicināt mūsu kopā būšanu. Grācas Latviešu kultūras biedrības Kopā būt jaunā sezona ir iesākusies. Tā iesākusies ar Dats Stadlmana rūpīgi sagatavoto Miķeļdienas svinēšanu. Nākošais saules gada rituma pavērsiens Dievainas. Tajās tiksimies 1. novembrī. Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienu šogad svinēsim jau 15. novembrī. Mēs ceram šajā dienā iepazīties ar Latvijas Republikas vēstnieci Austrijā, viņas ekscelenci Ingrīdu Lavrences kundzi, kā arī ar Latvijas Republikas jauno honorāru konsulu Štīrijas federālajā zemē, profesoru, doktoru Pēteru Grīshoferu. Svētku emocionālo stīgu šoreiz ieskandinās izcilais latviešu ģitārists un dziedātājs Kaspars Zemītis. Aicinām jūs, gaidām, priecājamies par kopīgo svētku atmosfēru. 29. novembrī darināsim Ziemassvētku jeb adventa vainagus. 6. decembrī aicinām uz biedrības jauktā kora Pilskalns 10 gadu jubilejas svinībām. Kopīgu dziedāšanu un dejošanu, atmiņu ritināšanu, jaunu plānu kalšanu. Varbūt kāds izdomā piedalīties korī. Kopīgi sagaidīsim arī ziemas saulgriežus. Jaunajā gadā plānojam Valentīna dienas ballīti un noteikti lielās dienas pārgājienu. 3. Latvijas kultūras dienas Austrijā šoreiz risināsies no 7. līdz 10. maijam, aptverot arī Vecpilsētas skvērus un centra laukumus.
svinēsim Jāņu dienu. Savukārt jauktais koris Pilskalns jau gatavojas Raimonda Paula dziesmu svētkiem manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Rīgā. Domāju, ka daļai kora jau no dziedātāju tā iespējams būs pirmā ieiešana Sidrabu virzī. Mēs jau priecājamies kopā ar viņiem par to. Noslēgumā es vēlētos pateikties mūsu biedrības biedriem par uzticību un sevišķi apsveikt mūsu jaunpienācējus. Priecājos, ka biedrība atjaunojas, un mums ir atkal jaunas domas, idejas, perspektīvas. Liels paldies Lienītei Baltiņai, Kitijai Kazimiraitei, Raimondam Ledickim, Luka Braun par ieguldījumu, par atsaucību. Īpaša pateicība biedrības valdei, priekšsēdētāju vietniecei Ievai Jošai, sekretārei Aijai Čukurei, kasierei Virgīnijai Jaunaugsnei un mūsu mediju speciālistei Annijai Pētersonei. Un gan ziniet, ka visi šie cilvēki dara daudz vairāk nekā šie vārdi izsaka. Paldies par kopā būt veltītām neskaitāmām stundām, par to milzīgo enerģiju, ko jūs ieguldat šajā, lai notiktu šī kopā būšana. Paldies arī par izturību un par ideālismu. Paldies par uzmanību.